Esiet sveicināti klātesošie un visi, kuri ir pieslēgušies tiešraidei ārpus Saulgales mūzikas un mākslas skolas sienām. Welcome everyone here with and those who are joining the lives from outside of Saulgales Music and Art School. Mums ir liels prieks un gandarījums Latvijas svētku mēnesī turpināt iesākto un jau 7. reizi sveikt gleznošanas konkursa Vilnis Lielupē laureātus. We are pleased and proud of continue this traditional during Latvia's celebration month with the award ceremony for the 7th annual painting competition Vilnis Lielupē. Šis konkurss ir dāvana mūsu valstī, Latvijai. Man ir liels gods jūs sveikt 7. starptautiskajā gleznošanas konkursā Vilnis Lielupē. Šī gada konkursa tēma – Tiltam pāri. Savienojot krastus, tilts dod iespēju cilvēkiem satikties, sarunāties, uzticēties, saprast vienam otru. Konkursa rīkotājs Saulgales mūzikas un mākslas skola ir atradusi tiltu uz daudzām mākslas skolām. Un tā iepazīstot un apkopojot brīnišķo audzēkņu devumu gleznocībā. Šogad konkursā Vilnis Lielupē piedalījās 40 mākslas skolas no Latvijas, Lietuvas, Amerikas Savienotajām valstīm un Igaunijas. 7. starptautiskajā gleznošanas konkursā Vilnis Lielupē 7 līdz 9 gadu vecuma grupā atzinību saņem Katrīna Elberte par darbu teleportācijas tilts no Algojas mūzikas un mākslas skolas un skolotāja Inatra Baļinska. Atzinību saņem Ieva Blumentāle par darbu mīlestības tilts no Škoļu mūzikas un mākslas skolas pedagogs Vita Kāpostiņa Tuče. Atzinību saņem Artūrs Ivanovs par darbu Galaktikas saruna no Olainas mūzikas un mākslas skolas.
pedagogs Zanda Remerte. Atzinību saņem Madara Miķelsone par darbu Bildi no Valkas mākslas skolas. Skolotāja Gaigas Solveiko Lasmī. 7 līdz 9 gadu vecuma grupā 3. vietu saņem Jonatans Agadžāņans par darbu Dzelzceļa tilts pār Raunas upi no Universuma mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Zana Bērziņa. 3. vietu saņem Krišjānis Ignātovs par darbu Pilsēta ar daudz tiltiem no Grobiņas mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Kristīna Ulberta. 3. vietu saņem Olivers Krauklis par darbu uz Pilsētu no Skrīveru mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Belga Klīns. Šajā vecuma grupā 2. vietu saņem Helēna Prieta Delbaltika no Siguldas mākslas skolas Baltais Plīģers. Skolotāja Dace Andersone. 2. vieta Elānam Lakšmanim par darbu Rojas upe no Rojas mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Terēzija Šteinrūna. Un sveicam 1. vietas ieguvēju Adriānu Aņikējevu par darbu Mans Rojas tilts no Rojas mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Līga Reinas. 10 līdz 12 gadu vecuma grupā atzinību saņem Lora Hopa Mačuka par darbu Mēnesis gaismas tilts no Ērgļu mūzikas un mākslas skolas. Skolotāja Ieva Veika. Atzinību saņem Katrīna Kaneniece par darbu Kapti uz tilta no Ērgļu mūzikas un mākslas pamatskolas. Skolotāja Dagda Ventiņa. Atzinība Sandrai Minovai Naktas tilts no Naujienas mūzikas un mākslas skolas. Skolotājs Egons Girkundzāns. Atzinība Amēlijai Stepiņai par darbu Virs mākoņiem no Dāles mākslas skolas. Pedagogs Katrīna Bīnere. Atzinība Lailai Čakš. Darba nosaukums Candy Cat no Grace Christian Academy Amerikas Savienotajām valstīm. Pedagogs ir Linda Hartūna. Atzinība Rēns Saliņš. Darba nosaukums Over the Bridge of Rome no Children Club of Metropole no Igaunijas. Pedagogs Aneli Grāvīna. Atzinība Keitai Bērziņai. Un darba nosaukums Paēdis cilvēks, laimīgs cilvēks no privātās mākslas skolas kultūras patnes. Skolotāja Elīza Plēna Šablīnska. Un sveicam 10 līdz 12 gadu vecuma grupā 3. vietas ieguvēju Annu Martīnu par darbu tilts no Brēļu mūzikas un mākslas skolas. Skolotājs Kazimieris Anskus. Sveicam 3. vietas ieguvēju Dāvi Trikuli par darbu Agrais rīts arī no Brēļu mūzikas un mākslas skolas. Arī skolotājs Kazimieris Anskus.
Sveicam trešās vietas ieguvēju Amēliju Pļāvu par darbu Mazais parka tiltiņš rudenī. No Dāls mākslas skolas, skolotāja Inese Milberta. Otrās vietas ieguvēju Oļisa Klemenķeva par darbu Tilts uzzināšanā. No Špuļu mūzikas un mākslas skolas, pedagogs Vita Kāpostiņa Tuča. Un otrās vietas ieguvēja Elizabete Matužāne par darbu Vakars pie tilta. No Rojas mūzikas un mākslas skolas, skolotāja Terēza Šteinbrūna. Un sveicam pirmās vietas ieguvēju Evelīnu par darbu Rudens tilts no Ēnguļas mūzikas un mākslas skolas, skolotāja Jolanta Malote. 15 gadu vecuma grupā šajā konkursā atzinību iegūst Bernadete Ciela par darbu mūzikas saspēli no Ērgļu mūzikas un mākslas skolas, skolotāja Ieva Beļa. Atzinību iegūst arī Evita Pujāna par darbu Aimieksnes tilta nakts piedzīvojums no Pļaviņu mākslas skolas, skolotāja Ulita Bramanka Minska. Atzinību iegūst Anastasija Skvorceviča par darbu Tilts par lielu no Salvas mūzikas un mākslas skolas, skolotāja Vita Veļa. Atzinību iegūst Anna Marija Litvaka par darbu Vecais tilts no Jūrmalas mākslas skolas, pedagogs Antons Vaivots. 13 līdz 15 gadu vecuma grupā trešās vietas ieguvēja ir Annika Kalniņa ar darbu Tilts par Gauju no Jānis Vācieša Gaujienas vispār izglītojošās un mākslu pamatskolas, skolotāja Izgulīga Jaukulu. Sveicam trešās vietas ieguvēju Mariju Milieva par darbu Rudens tilta noslēpums no Krāslavas noda mūzikas un mākslas skolas, pedagogs Inga Ronula. Sveicam Elīzu Praulīti, trešās vietas ieguvēju par darbu Vēlā vakara gaismā no Rojas mūzikas un mākslas skolas, pedagogs Terēza Šteinbrūna. Sveicam otrās vietas ieguvēju Odriju Miķelsoni par darbu Zem tilta no Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas, skolotāja Anda Sprūģi. Sveicam otrās vietas ieguvēju Karālu Auksni par darbu Ceļš uz seno pasauli no Maņas Vīlāks Vēdulas mākslas skolas, pedagogs Vils Mežāns. Sveicam pirmās vietas ieguvēju Alice Eleonoru Polu par darbu Rakstniekais Ventspils tilts pārvēni no Ventspils mākslas skolas, pedagogs Elīna Rusēna. Thank you for interesting competition. Bridges was Estonian Eurovision Song Contest song's name also. Those whose works won are maybe different from others. There are good ideas, good techniques, not only fine countryside or city. Almost all works were with positive vibes, with bright colors. It was good to see. Art is saving a world if children have possibility to say a word. These children had a word, strong ideas with friendship, peace and connection.
Tilta tēma ir viena no svarīgākajām mākslā, jo tilts simbolizē draudzību, sadarbību un divpusēju atbalstu, kāds ir ļoti nepieciešams jaunajiem topošajiem māksliniekiem. Prieks redzēt, cik daudz dažādu oriģinālu ideju un izpildījumu. Nav vienkārši izcelt kādu, jo visi darbi ir vienlīdz interesanti. Paldies visiem, kas piedalījās un tādējādi stiprināja tiltus starp sadarbībām. Mēs esam izredzēti, jo esam ielikti šai vietā. Mēs esam lepni par savu vārdu, savas vietas vārdu Salgava, kurā reiz ir dzīvojis arī pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste, prezidents, no kura mēs mācamies vēl joprojām svarīgākās vērtības. Un viena no tām ir nesautība, spēja dot un spēja atbalstīt. Starp citu, kad 4. vispārējo dziesmu svētku laikā bija apdraudēta to norise laika apstākļu dēļ, Jānis Čakste par saviem personīgajiem līdzekļiem uzcēla jumtu pār skatītāju sēdvietām, lai klausītāji nāktu, vienotos tautas kopībā un lai lietas notiktos, lai cilvēkiem būtu labi, lai viņi labi justos un lai svētki varētu notikt. Un arī šie svētki, ko mēs saucam par konkursa noslēgumu, ja laureātu paziņošanu, tie mums ir lieli svētki. Mums ir liels paldies jāsaka arī mūsu atbalstītājiem. Un šodien viņi būs pirmie, kuri saņems mūsu konkursa katalogu.
Paldies, paldies tiešām visiem, un īpaši paldies es arī gribu teikt ne tikai skolām, kuras atsūtīja savu audzēkņu darbus, bet arī mūsu audzēkņiem, kuri šodien šo pasākumu kukurināja ar musikāliem priekšnesumiem. Paldies mūsu vokālajam ansamblim, mūsu dijā un klavieru ansamblim, un Latvijas skolām zināšanā šī ir mūsu interešu izglītības. Pārsvarā mums šī bija interešu izglītības programmu audzēkņi. Bet, atvadoties, es gribu teikt lielu paldies tai orgkomitejai, bez kuras šis darbs sākot no nolikuma un turpinājoties ar darbu saņemšanu un ar bukleta, jeb, kā mēs viņu saucam, kataloga, izdošanu un šodienas tehnisko aprīkojumu un visu pārējo, mums konkurss nebūtu izdevies, jo mums nebūtu skolotājs Annas Kaltīginas. Mums ļoti liels palīgs un neizmērojami darbs, darbu veica mūsu lietvede Biruta Rīgoli. Paldies skolotājai Ilzei Sniķerei. Un šo izstādi palīdzēja mums iekārtot skolotāja Dita Veģi, kurš šodien nav ar mums. Bet visu ielūžināja un visu tehnisko nodrošinājumu mums veica mūsu šī gada, kā es saku, dāvana. Tas ir mūsu skolotājs Ričards, kurš mums šo tehnisko nodrošinājumu, paldies, ir devis. Paldies viņiem, paldies, ka jūs atsaucāties šim mūsu šodienas eksperimentam. Paldies, ka jūs esat mums uzticīgi jau 7 gadus, un lai mums izdodas, lai mums veicas atkal satikties nākošajā konkursā Vilnis Lielupē. Atā!